Labdien, draugi, šajā priecīgajā, es ceru, priecīgajā palmu vai pulpolu svētdienā. Un mēs jau šodien lasījām kādu raksta vietu no Mateja evaņģēlija, no 21. nodaļas. Bet ir tā reize, ka mēs lasīsim stipri līdzīgu rakstu vietu no Lūkas evaņģēlija, no 19. nodaļas. Tāda Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa. Lūka 19. Lasīsim no 29. līdz 48. pantam šo pašu stāstu par palmu svētdienu, par Jēzus ierašanos Jeruzalemē. Un Dieva vārdā mēs lasām 29. pantu sākot, kad viņš bija tuvu pie Betfagas un Betānijas, pie tā sauktā Eļas kalna, tad viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem, tiem sacītām: ejiet uz to ciemu, kas atrodas jūsu priekšā. Tur jūs atradīsiet piesiet ēzeļu kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. To atraisat un atvediet šurp. Un ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisāt, tad atbildiet tam kungam viņa vajag. Un tie, kas bija sūtīti, nogāja un atrada tā, kā viņš tiem bija sacīts. Bet, kad tie gribēja atraisīt kumeļu, tā īpašnieki viņiem jautāja, kāpēc jūs to raisāt vaļā? Bet tie atbildēja, tam kungam viņa vajag. Un aizveduši to Jēzu, tie uzklāja kumeļam savas drēbes un uzsēdināja Jēzus tam virsū. Bet viņam jājot izklāja savas drēbes uz ceļu, bet, kad viņš tuvojās Eļas kalna, nogāza eļu. Viss mācekļu pulks skaņā balsī sāka priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnumu darbiem, kurus tie bija redzējuši, un sauca: slavēts, kas nāk, mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs ir miers un slava augstībā. Tad kāds no farizējiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja: mācītāji, apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja: es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Un pienācis tuvu, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu. Un sacīja: kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tevi naidnieki ap tevi cels nocietinājums, tevi ielims un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādām no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesaudzini uz savu apžēlošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izdzīt pārdevējus. Sacīdams uz tiem ir rakstīts: mans nams ir lūgšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstu mācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Debes Tēvs, tas ir tavs vārds, un paldies par tavu vārdu šajā pulpolu vai palmu svētdienā. Paldies, ka tavs vārds atkal atgādina, ka tavs vārds atkal iedrošina, ka tavs vārds atkal pamāca, un ka tavs vārds uzdod jautājumus. Tavs vārds dod atbildes, bet tavs vārds uzdod jautājumus. Paldies, kungs, ka mēs varam šobrīd šeit kopā sanākuši meklēt uz tiem atbildes, un paldies, ka tu esi devis šo dienu. Paldies, ka tu esi devis draudzi. Paldies, ka tu esi devis savu vārdu, ka tu esi devis savu garu, ka tu esi devis visu, kas mums ir. Paldies, ka tu esi devis. Es tev pateicos Jēzus vārdā un lūdzu, vadi mani, kā man runāt, vadi mani, kā man saņemt, kā man klausīties, un vadi mans brāļus un māsas šajā mūsu kopā būšanā. Tavā vārdā, tavā namā. To es tev lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Sēdieties, brāļi, sēdieties, māsas. Lūkas evaņģēlijas, 19. nodaļa. Jēzus ir pabijis caķei namā. Jēzus ir izstāstījis līdzību par uzticētajiem līdzekļiem, par uzticēto naudu. Jēzus turpina ceļu uz Jeruzalemi. Nodaļas noslēguma daļa. Liela daļa, gara daļa. 3 savstarpēji saistītas daļas. Gan par to, kā Jēzus iejāja Jeruzalemē, gan par to, kā Jēzus raud par Jeruzalemi, gan par to, kā Jēzus
Gan par to, kā Jēzus izdzen tirgotājs no tempļa un ieņem savu vietu kaut uz dažām vietām. Jo palma un pupola svētdienā jau ir tas priekšnojautas garš. Tas nav uz ilgu laiku. Tas nav uz ilgu laiku. Drīz būs lielā piekdiena, drīz būs krusta nāve. Jēzus to zina. Pirms valstības saņemšanas būs krusta nāve. Jēzus to zina turklāt aiz ozeāna, aiz drēbēm, kas tiek vāts uz ēzeļu, uz ceļa. Pirms šī mīkstā ceļa Jēzus jau zina, ka viņš ir, kā tagad teiktu, izsludināts meklēšanā. Jo Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, kad Jūdu pasā svētki bija tuvu. Jāņa evaņģēlijs 11:55-57. Daudz no laukiem ieradās Jeruzalemē pirms svētkiem, lai šķīstītos, tie meklēja Jēzu, un templī stāvēdam runāja savā starpā. Kā jūs domājat? Vai viņš tiešām nenāks uz svētkiem? Bet virspriesteri un farizēji bija izdevuši pavēli, lai katrs, kas zina, kur viņš ir, viņu uzrāda, ka viņu varētu apcietināt. Tas ir tas pats laiks, tikai cita raksturvieta, cits evaņģēlijs. Bet būtība šeit parādās. Ozeāna un krusts, kurš aizvien vairāk tuvojas. Galu galā šī jau nav pirmā reize, kad Jēzus ierodas Jeruzalemē. Kā kārtīgs likuma paklausīgs jūds, visticamāk viņš tur bija vismaz 3 reizes gadā. Neraudzētās maizes svētkos, nedēļas svētkos, ražu svētkos, dažus mēs saucam par lieldienām, dažus par būdiņu svētkiem. Būtība jau no tā nemainās. Viņš 3 reizes gadā ir nācis iekšā Jeruzalemē. Viņš ir bijis likuma paklausīgs. Mēs nelasām, ka Jēzus izvairījās no kādiem rituāliem vai kā tam līdzīgi. Bet šī ir īpaša reize, kad viņš īpaši ierodas Jeruzalemē, kā valdnieks, uz palikšanu. Un tajā pašā laikā, tajā notikumā nav it kā nekā neparasta. Mēs esam pieraduši pie tā, ka mēs mētam izīrēt piekabes, izīrēt un īrēt piekabes, skrējriteņus, auto. Un galu galā tas pats jau bija arī tajos laikos. Ja vajadzēja zirgu varēja vienkārši iznomāt. Tieši tāpat kā ēzelīti, ja tas bija vajadzīgs. Un šajā notikumā līdz šim nav nekā neparasta. Un tajā pašā laikā šis ir ļoti neparasts notikums. Jeruzaleme gaida. Jeruzaleme gaida kādu, kurš dos brīvību. Jeruzaleme gaida kādu, kurš nāks ar varu, uzvarēs, atņems varu romiešiem, atgriezīs tautai brīvību kā tādu. Un redziet, ik pa laikam kaut kas par kaut ko atgādina. Un neraudzētās maizes svētki, jeb lieldienas, kas ir stāsts patiesībā par izkļūšanu no verdzības, kas ir stāsts par iziešanu no verdzības Ēģiptē, katru reizi kaut ko uzplēš. Īpaši tad, ja verdzības Ēģiptē vairs nav, bet brīvības pašu pilsētā, pašu zemē arī nav. Un tāpēc katru reizi, kad ir kāda īpaša svētka un īpaši uz šiem neraudzētās mājas svētkiem, tā doma kļūst aizvien aktuālāk. Vai tiešām nenāks kāds, kurš neatbrīvos? Vai tiešām nebūs galu galā Dievs, taču ir apsolījis Dievs dos brīvību. Un šoreiz šis stāsts par valdnieku, kurš nāk dot brīvību, galīgi neiet kopā ar to, kā valdnieki nāk un dod brīvību. Vispirms ir brīvība, un tad ir triumfāls, slavas pilna iejāšana galvaspilsētā. Vispirms ir vajadzīga brīvība, vispirms tie nolāpītie romieši ir jāpatriec. Un tad tas, kurš patriecis,
vai lepna zirga mugurā, slavas, aplausu un saucienu pavadīts, ieejot galvaspilsētā. Tad viņš var attiecīgi doties uz templi, un tā tam būtu jābūt, un upurēt kādiem dieviem vai kaut kam pateicībā par to, ka viņš to ir sasniedzis. Un šeit mēs redzam kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Jānis Zakarijas grāmatā, 9. nodaļa, 9. pants. Lasām līksmo varens, Jānis meita klaigā, Jeruzalemes meita, redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs uz ēzeļa, jā, uz ēzeļmātes kumeri. Un ēzelīts ir pirmā atšķirība šim valdniekam no citiem valdniekiem. Atšķirībā no tiem valdniekiem, kas zirgu mugurā, visparasti baltu zirgu mugurā iejāja pilsētā, šeit ir ēzelītis. Ēzelītis, par kuru mēs īpaši šodienas uzrunas sakarā patiesībā neko nezinām. Man, protams, ir grūti iedomāties, ka Dievs atņēma kādam ēzelīti. Mēs nezinām, kur ēzelis palika pēc šī notikuma. Un tajā pašā laikā tā ir pirmā atšķirība. Šis nevar būt īstais valdnieks. Nav baltā zirga. Un ir kādi mācekļi, kuri sauc Oziāna, slava tam, kas nāk Dieva, slava tam, kas nāk, slavēs mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā, debesīs, ir miers, ir slava augstībā. Bet kaut kas neiet kopā, jo romieši joprojām ir tur, kur viņi bijuši. Un ir vēl kāda lieta, Tas, kas tur notiek, uzplēš tiem, kas nesaprot to, kas notiek. Viņu jūtas, viņu emocijas vēl vairāk. Mācekļi skaļi slavē par piedzīvotiem brīnumiem. Mācekļi sauc Oziāna. Mācekļi sauc slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš. Un farizēji un rakstu mācītāji izjūt totālu bezspēcību. Jāņa evaņģēlijas 12:19. Tad farizēji savā starpā runā, jūs redzat, ka jūs šeit nekā nevarat padarīt. Visa pasaule ir aizgājis viņam līdzi. Visa pasaule ir aizgājis līdzi. Par ko priecāties? Par ko priecāties bēdu laikā, kad joprojām ienīstie romieši ir atņēmuši brīvību? Par ko priecāties? Un tāpēc daži no farizēju pūļa saka, skolotāji apsauc savus mācekļus. Viņš atbildēja, es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi breaks. Mācekļi sauc, svētīts ir tas, kas nāk kunga vārdā. Mācekļi slavē par to, ko viņi ir pieredzējuši un piedzīvojuši. Un tā patiesībā ir viena liela, svarīga lieta, ko šī raksta vieta mums māca. Mācekļiem ir par ko slavēt. Mācekļi ir tie, kuri ir piedzīvojuši brīnums, ko viņi ir redzējuši, un Lūka mums ļoti konkrēti raksta, ka viņi neslavē vienkārši par kaut ko. Jā, viņi sauc slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, debesīs, miers, slava augstībā, bet viņi tajā pašā laikā slavēja par to, ka viņi paši bija piedzīvojuši, par tiem brīnumiem, ko viņi bija redzējuši, par tiem ikdienas notikumiem, par tām dziedināšanām no gripām un visu pārējo, ko viņi uz to laiku bija saņēmuši. Viņiem bija par ko slavēt. Un tad ir tā otrā atšķirība. Tā pirmā atšķirība tad bija ēzelīts. Ne baltais zirgs. Mazs, pazemīgs, lopiņš, tirgotāju, praviešu, sludinātāju, transporta līdzeklis, ne ķēniņu, ne valdnieku. Un tad ir tā otrā atšķirība. Valdnieks, par kuru tikko tika rakstīts un teikt slavēts Oziānā, debesīs miers, slava augstībā, pienāk pie pilsētas. Un tā lietā, lai triumfāli iejātu pilsētā ar urrā saucieniem. Valdnieks raud.
Valdnieks raud par to, ka tu šodien nesaproti, kas tev nes mieru. Cakarī ir pravietojis, Cakarī ir teicis līgsmo vareni, Ciānas meita, klaigā Jeruzalemes meitas, lasu no jaunā tulkojuma. Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, viņš ir pazemīgs, viņš uz ēzeļa jāj, uz ēzeļa mātes kumeļa. Skaidra acīm redzama zīme, kuru var ieraudzīt, ja grib redzēt. Ja grib redzēt, ja grib saprast, ja grib pieņemt. Un varianti te ir divi. Vai nu pieņemt šo, kurš pirmo reizi tādā veidā iejāja pilsētā, vai nu celties ar viņu, vai krist un aiziet pazušanā. Jēzus raud. Jēzus raud par pilsētu, kuru, kā viņš jau zina, ka šī pilsēta viņu nepieņems. Cik viņu uzņēma, tie viņš deva, mēs lasām Jāņa evaņģēlija sākumā. Viņš gaisma bija pasaulē, bet pasaulē viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, tie viņu neuzņēma. Mēs tālāk lasām tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem un tā tālāk. Un šeit mēs lasām vēl kaut ko. Šeit mēs lasām, ka Dievs nav robots. Šeit mēs lasām, ka Dievs ir emocionāls. Šeit mēs lasām, ka Dievs raud. Šeit mēs lasām, ka viņš raud apzinoties viņa izvēli, viņš raud apzinoties tās sekas. Un tajā pašā laikā tas ir viņa, kā Dieva, lēmums. Tevi aplenks, tavu naidnieku cels ar tevi nocietinājums, tevi ielenks, spiedīsies tev no visām pusēm, notrieks tev zemē. Tavs bērns, kas ir tevī, neatstās akmeni uz akmens. Tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi pameklē. Tādēļ, ka tu neapzinājies laiku. Kaut tu zinātu šodien, kaut tu šodien saprastu. Un redziet, te nav runa par to, ka konceptuāli, principā, vispār jau. Es kaut kam ticu, vispār jau, es kaut kam sekoju, vispār jau es lasu, vispār jau es lūdzu, turpinot uzrunas laikā dzirdēto, vispār jau. Ja es saku ļoti konkrēti, kaut tu šodien zinātu, kaut tu šodien būtu sapratusi. Un te nav runa par to vakar vai aizvakar es biju, un te nav runa par to, ka man ir plāns parīt kaut ko darīt. Jautājums ir par to šodien. Un tā trešā lieta, jeb tā trešā atšķirība šim valdniekam, no tā valdnieku, ko visi gaidīja, ka nāks valdnieks un tagad ieviesīs kārtību, ir tāda, ka nevis viņš dodas uz templi un upurē, bet viņš dodas uz templi ievies tajā kārtību. Un tā ir vēl lielāka atšķirība. Iegājis templī, viņš sāk dzīt ārā tos, kas tur tirgojās, sacīdams ir rakstīts, mans nams būs lūkšanas nams. Redziet, tirgotāji un valodas mainītāji ar lielu uzcenojumu darbojās tempļa ārējos pagalmos. Patiesībā tā bija vienīgā vieta, kur pagāni varēja nākt lūgt, kur pagāni varēja tuvoties Dievam. Un Marka evaņģēlijā tas ir mazliet precīzāk. Un 11. nodaļā, 13. pantā mēs lasām, tad viņi nonāca Jeruzalemē, templī iegājis, viņš sāk dzīt ārā tos, kas templī pārdeva un pirka. Un apgāz naudas mījēja galdus un balošu pārdevēja solus. Un viņš neļāva neko nest savu tempļa pagalmu, viņš tos mācīja. Vai nav rakstīts, mans nams tiks saukts par lūkšanas namu visām tautām. Bet jūs esat pārvērtuši pa laupītāju midzeni. Un tad citāts Jesajas 56:7. Templis ir vieta, kurā varētu pielūgt Dievu visas tautas. Bet tajā brīdī, kad Jēzus tur ierodās,
Visas tautas patiesībā nekur nevar pielūgt, jo tur, kur varētu pielūgt visas tautas, tur, kur pagāni varētu nākt pie Dieva, tur ir pilns tirgoņiem. Tur ar lielu uzcenojumu tiek tirgos viss, kas būtu tā kā vajadzīgs, lai varētu turpināt upurēt un Dievu pielūgt. Nu, mēs nezinām, cik ilgi tas tā turpinājās. Visticamāk jau, kā tie tirgotāji galdi visai drīz atkal bija atpakaļ. Visticamāk jau tas viss tieši tāpat atgriezās turpat, kur bija. Mēs nelasām, ka Jēzus atkārtot rīkoja kaut kādas tam līdzīgas akcijas, bet tas, ko viņš izdeva, nepārprotam. Dieva nams ir lūgšanu nams. Un tad jau, cik nu vairs līdz krusta nāvei, Jēzus turpina savu mācīšanu, Jēzus turpina savu darbu, viss tauta viņam pieķersies, viss tauta klausās. Viņš katru dienu, mēs tā lasām, viņš katru dienu mācīja templi. Draugi, tas katru dienu ir nepilna nedēļa. Tas katru dienu nav ilgi un paliekoši. Bet tajā pašā laikā augstie priesteri un rakstu mācītāji un tie, kas tā tautas priekšā, domā par to, kā viņu nomaitot. Brāļi un māsas, par ko ir šis stāsts? Par vēsturi pirms 2000 gadu. Par kādu pilsētu, kurā kāds no jums varbūt ir bijis, es neesmu. Par kādu notikumu sen tālu. Tad es lasīšu rakstu vietu. Tā pirmā doma, kas man ienāca prātā, bija draugi. Tas taču ir stāsts par tevi un par mani. Tas ir stāsts par to, ko mēs varam atkal katru gadu no jauna izdzīvot un piedzīvot. Par to, kā Jēzus ir nācis pie manis un tevis. Par to, kā mēs esam nākuši pie Jēzus. Jo tu un es, mēs katrs esam tāda maza Jeruzaleme šajā stāstā. Un tad, kad mēs esam pasaules pārspēku nomākti un mēs ilgojamies pēc glābēja, mēs ilgojamies pēc kāda, kurš atnāks un sakārtos mūsu dzīvi. Mēs ilgojamies pēc kāda, kurš atnāks un sakārtos lietas tā, kā mēs to vēlamies. Mēs ilgojamies pēc kāda, kurš beidzot atnāks un kādam atriepsies. Mēs ilgojamies pēc kāda, kurš beidzot atnāks un sakārtos mūsu dzīvi. Mēs ilgojamies pēc kāda, un kas tad notiek tālāk? Un tālāk mēs dzirdam mācekļu slavēšanu. Un tā, kad tu nāci pie Jēzus, un tad, kad es nācu pie Jēzus, mēs arī dzirdējam kādus, kuri slavēja Dievu par tiem brīnumu darbiem, kurus viņi ir piedzīvojuši. Mēs sākam ilgoties. Mēs sākam ilgoties arī to piedzīvot. Mēs sākam ilgoties pēc Dieva, pēc Jēzus. Un skatu. Tieši tāpat kā Jeruzalemē. Pazemīgi. Viņš iejāja uz ēzelīšu, tavā un manā dzīvē. Kad tas bija? Kāds teiks sen. Bet tajā pašā laikā vēsture atkārtojas. Viņš ienāk mūsu dzīvē pazemīgi, kā kalps. Viņš ienāk mūsu dzīvē kā tāds, kuram mēs varam uzticēt, sakārtot šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Viņš ienāk kā tāds, kā mēs ceram sakārtot šo pasauli pēc mūsu prāta un līdzības. Mēs ar prieku saucam uz Anna un esam gatavi viņu pieņemt. Mēs klājam viņam mīkstas drēbes un sakām, nāc sakārto. Un izdzen tos riebeļus ārā. No manas Jeruzalemes. Un viņam ir par ko raudāt. Skatoties uz tevi un mani. Bet mēs tajā brīdī to īsti nesaprotam. Viņš nāk kā pazemīgs savējais pie cietējiem, apspiestiem, pazemotiem. Un tad viņš grib ieņemt savu vietu. Īsto vietu. Un tad viņš grib ieņemt vietu templī. Un tad viņš tā vietā, lai atrieptos visiem tiem, kas dara mums pāri, patiesībā nāk
uz svētāko vietu, nāk ieviest kārtību mūsu sirdīs. Ko mēs ar to darām? Ko mēs ar to darām? Jo parasti mēs saucam pēc Jēzus, lai saņemtu kārtību attiecībās, dzīvē, biznesā, kaut kur ārpusē. Bet viņš ar asarām acīs droši vien redzot, ka patiesībā mums kārtībai, mieram dzīvē kaut kas cits vajadzīgs. Viņš saka, nē, es redzu, ko tavā sirdī vajag apgāst, ko tavās domās vajag izkaisīt, un ko no tavām vēlmēm vajag izdzīt. Tieši tāpat kā viņš to darīja Jeruzalemes templī. Ko mēs ar to darām? Ko mēs ar to darām? Vai mēs ļaujam viņam ieņemt īsto vietu? Vai mēs ļaujam ieņemt viņam to vietu, kas viņam pieder? Vai mēs ļaujam viņam mainīt mūsu, nevis mainīt mūsu dzīvi? Vai mēs ļaujam viņam mainīt mūsu, lai tādā veidā mēs varētu mainīt savu dzīvi? Lūk, tas ir jautājums, ko uzdod šī raksturvieta. Jeruzaleme, laicīgā Jeruzaleme, pirms 2000 gadu, atbildēja lielajā piekdienā. Saucot tieši tāpat, kā tikpat dedzīgi saucot sit viņu krustā, kā pirms tam daļa dedzīgi sauca Oziāna, slavēts, kas nāk Dievu vārdā. Un tāpēc tas ir jautājums, ko šī raksturvieta šodien māca tev un man. Kur ir Jēzus? Kur ir Jēzus manā dzīvē? Ko es gaidu no Jēzus savā dzīvē? Vai to, ka viņš sakārtos manu dzīvi, vai to, ka viņš sakārtos manu biznesu, vai to, ka viņš sakārtos manas attiecības, vai to, ka viņš sakārtos manu ģimeni, vai to, ka viņš sakārtos kaut ko ārēju. Vai to, ka viņš, būdams manā templī, manā svētākajā vietā, tur tiešām varēs būt kungs. Tur tiešām varēs būt kungs, lai es caur to, ka viņš tur ir un ka viņš ir kungs, varētu piedzīvot patiesu mieru. Vai es gaidu to, ka viņš sakārtos man iekšpus vairāk ārpus? Vai es gaidu to, ka viņš nevis ļaus citiem, liks citiem kalpot man, bet mācīs mani, kā man kalpot citiem, kā viņš pats to ir darījis, kā mēs to Dievu vārdā lasām. Lūk, tie ir jautājumi, ko, manuprāt, man vismaz uzdod šī raksturvieta. Un tas vienīgais, tas savākot kopā vienā jautājumā, tas ir jautājums, Jāni, vai tu šodien zini, kas tev pie miera vajadzīgs? Un Dieva vārds to prasa arī tev, kas man šodien klausies. Vai tu šodien zini, kas tev pie miera vajadzīgs? Āmen. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies par Tavu vārdu, kurā, kā jau Tu to esi apsolījis, līdzībās mēs varam ieraudzīt katrs sevi. Mēs varam ieraudzīt savu dzīvi, mēs varam ieraudzīt savas attiecības ar Tevi. Mēs varam ieraudzīt to, cik nepilnīgi mēs kā cilvēki esam. Mēs varam ieraudzīt savas iekšējās cīņas, jo tie farizēji un tie mācekļi, par kuriem mēs tikko lasījām, tie farizēji un mācekļi arī tādas manis paša daļas, kas cīnās savā starpā. Un manī ir kaut kas no farizēja, manī ir kaut kas no mācekļa, manī ir kāda daļa, kura sauc Dievs, dari vairāk, vadi, un ir kāda daļa, kura saka, Jāni, nomierinies. Kungs, Tu zini, Tu mūs pazīsti, Tu zini, kāda mēs esam.
Tu zini, cik pretrunīgi mēs esam, kamēr dzīvojam šo miesas dzīvi. Bet paldies, ka tu esi devis Svēto garu. Paldies, ka tu dod Svēto garu, kas vada, ka tu piebildi, ka tu māci, ka tu pamāci. Paldies, kungs, par to, ka tu raudi, ka tev nav viena alga. Un paldies, ka tu atgādini, ka tu joprojām katru mirkli atgādini, vai tu zini, kas tev šodien pie miera vajadzīgs. Un, kungs, tu paldies par atgādinājumu, bet paldies arī par to, ka tu ļauj nākt pie sevis. Ka tu ļauj atkal un atkal teikt, piedod. Piedod, Jēzu. Piedod, ka es neļāvu tev tīrīt, šķīstīt savas domas, savas vēlmes, savas attieksmes. To nožēlot un teikt, kungs nāc. Kungs nāc un tīri mani. Kungs nāc un nevis cilvēkus ap mani pārveido, bet mani pārveido. Un nāc viņu dzīvēs un viņus pārveido, bet tā kā tu to vēlies. Ne tā kā es to esmu iedomājies. Darbojies, kungs. Uzrunā, atklājies, pārveido. Pēc savu prātu. Ne pēc zemes dzīves domām, atziņām, bet pēc savu prātu. Pārveido mūs visus. Gan tos, kas tevi pazīst, gan tos, kas tevi nepazīst. Nāc, kungs, iedrošini, stiprini, pamāci, pārmāci, bet esi kopā ar mums. Vadi savā svētajā garā, svētajā prātā, svētajā ceļā. To es tev lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.